Всем привет, я Татьяна Левандовская. В этом видео мы посмотрим часть выступления иллюзиониста Валдемара Вейса на празднике открытия зимнего сезона в центре отдыха Лидо 23 ноября 2025 год. И в начале своего видео я хочу напомнить, что на мероприятии заранее было объявлено, что разрешена фото и видеосъемка. Dāmas un kungi, es viņu tā brīdī izdarīju šādi. Kas notiek? Saplīst. Ja mēs tā izdarām vēlreiz, es ceru, ka skaņas var arī dzirdēt, pēc papīrs plīst. Ja mēs tā izdarām vēlreiz, daudz papīrs. Bet man jums ir jautājums, vai jūs ticēties pateikt, ka tas viss nenotiek patiesībā? Mēs vienkārši papīra lapas un viens, divi. Paldies! Tālāk vēl viena skatām lieta, bet man ir jautājums visiem jums. Cik jūsuprāt varētu būt gadu pasaulē senākajiem rīkām? Droši saucam skaidrs versijas nekautējamies. Kurš teiks 1000? Jūs vārds? Atver, un tā ir nepareiza atbildē! Vairāk par 1000, pareizāk būtu nedaudz vairāk, 2500. Un tas arī domāts, tām ir pierādījums Eģiptē uz vienas piramīdas hieroglifs. Tajā ir cilvēciņš, kurš plauksts ir māla trauciņš, uz otras rokas ir bumbiņi, un tur viņš paudzē apmēram šādi. Un no tā trīka vēlāk parādās tāda krāpnieku spēle, kas saucās uzpirkstē. 3 trauciņu bumbiņu un šmauc uz naudu. To jūs zināt, ne? Pirms turpinām, pārbaudot, tur ir tukšs, var paņemt trauciņu rokās, iekāpt iekšā, apskriet rītī, pārbaudīt tur no otrais stāvs hologrammas, vai ir kārtībā. Labi, tad varam turpināt. Tie, kas stāv tālāk, cer rēt bumbiņu un izdarīsim šādi. Kur ir bumbiņu? Trauciņā vai rokās? Trauciņā. Tehniski pauze. Tur ir arī bumbiņas. Tātad jūs esat trauciņā. Bumbiņas. Ir uzlādējumies. Tātad, kur ir bumbiņu? Trauciņā vai rokās? Rokās. Nē, tik tālu es valsts godīgs. Mēģināsim vēlreiz, es centīšos jūs piemēnīt, bet pēc tam varbūt pastāstīšu, kā tas strādā. Bum, kur ir bumbiņā? Trauciņā. Trauciņā, ja mēs darām šādu, var arī dzirdēt. Tagad viena mazviltība. 1 un 2. Kur ir bumbiņa? Kabatā vai zem trauciņa? Kabatā. Trauciņā. Tur viņa arī nav, viņa visu laiku ir rokās. Ja es gribētu, lai viņi tur parādās, mēs paņemam bumbiņu, pārliekam uz otru roku. 1, 2 un te viņi arī būs. Ir kādi jautājumi? Vai jūs vēlaties zināt, kā tas darbojās? Jā. Tiem, kas teica jā, man atbildi ir nekā nebija. Labi, solījos pastāstīt. Rindas kārtībā. Šis ir vairāk, lai novērstu jūsu uzmanību. Ar bumbiņu daram sekojoši. Turam rokā, tad rādam uz plaukstu, tad pārmetam, tad rādam uz otru. Un jo ātrāk mēs tā daram, jo ticamāk izskatās, ka rokas ir tukšas, ne? Bet vienmēr būs skatītāji, kur teiks parāda abus plaukstus. Tad mēs izdarām šādi un izskatās, ka viņas ir tukšas, tad bumbiņas laik jums šeit. Un drošākais scenārijs reizēm to bumbiņu var atstāt arī šeit, žaketes audumā. Tad plauksts ir tukšs, dzeram kafiju, daram, ko gribam. Esam gatavi parādīt tīku, pavelkam piedurkīs augstāk un bumbiņa ir rokās. Ir skaidrs? Jā. Otra daļa sarežģītākā pamest viņu zem trauciņu, bet tā, lai jūs to nepamanāt. Ir īpaši skatītāji šeit. Turam bumbiņu nekur, pārceļam trauciņu un pametam apakšā un apsacam. Tad ir pīkšķis. Un it kā viņš šeit arī parādījās. Bet ir paņēmies numur 2, mazliet maģiskā. To bumbi 1, 2, 3. No kabats izņem neredzam bumbiņu. Visu viņu neredz? Neredz. Ļoti labi. Uzliekamies trauciņu. Tā bumbiņa tā lēnām 1 un 2. Tikko izgāja cauri trauciņu. Jūs man neticat, vai ne? Es pārbaudīju. Tā bumbiņa tikko izgāja cauri tiešām. Protams, viņš ChatGPT tā tālāk. Ne. Viena bumbiņa, viens trauciņš, viens laimes. Paldies! Dodamies tālāk, un arī nākamajai burvestībām man būs vajadzīgs viens palīgs. Varbūt atver aicināšu jūs blakus. Aplausu atveram, dāmas un kungi! Nākam šeit priekšā, uzmanīgtais lidens, varbūt uz bruģi būs drošāk. Šo ņemam rokās, atveram vaļā, parādam pārējiem. Tur ir tukšs, nav nekas noslēgts. Otra lieta, tāds mazliet neparasts priekšmets, varbūt jūs zināt, kas tas ir. Jūsu versija? Tieši tā. Cik patīkam dzirdēt, jo biežākās divas nepareizās atbildes. A. Cigāls čēres, un tā ir ieklausieties no pieaugušiem. Roku caurš kaķīšiem. Liekam ķepiņas, griežam rakstā tā. Nē, šeit ir pirkstu caurš, tieši tāpēc, kas roku caurš tikai šeit un ciet. Jūsu uzdevums pārbaudīt un ieiet nost.
Ok, te ir atslēgas, ieliekot slēdzi uz vienu pusi atvērs, viens uz otru otrs. Tās paliek pie jums un ar spēku kārtīgi pamēģināt, viņas neiet vaļā. Uz baterijas. Ir, ja? Pēc mirkļa jūs saslēgsiet mani, tad uzklāsiet lāpēt pār rokām, bet atslēgas tur redzat iet. Šī puse redzat iet. Labi, klājam laktu uz rokām. Un man jums ir jautājums, bija tāds ļoti slavens vārds, Houdini varbūt ir dzirdāts. Kā jums šķiet, cik sekundēs Houdini varēja tikt ārā no šī modeļa? Pēc pulkš neņemt lakatu nost. Jā, es vairs ciet, mums prasīs nedaudz ilgāk brīdi. Un kā mēs viņam sākumā uzstājam lakatu atpakaļ? Un pašā sākumā mums bija norunātās atslēgas. Maksimāli valsts galvas. Un par cik jūs man saslēgāt? Cik sekundēs mēs tiek ārā? 1-2 stundu nedēļu? Labi, teiksim 1-2 un... Aplaus, protams, jūs atslēgas mani. Sirsnīgi pateicos. Un tā ķēries, ja? Es arī. Labi. Cēlēm, mums būs viens drosmīgs palīgs. Nāc blakus, čau, kā tev sauc? Edvard, patīkam, ņems viņas rokās un cītīgi apskaties, Edvard, vai viņas ir dažādas. Vai tur nav kaut kas jocīgs, aizdomīgs, neparasts? Uz mirklis uzģēpšu savus bļos, pēc tam sapratīsiet, kādēļ. Edvard, drīkst viņas arī maisīt, ja tu vēlies, ja? Jo nerad kāds saka, tās kārtas ir secībā. Ir izpētīts, ja? Ir izpētīts? Tu drīkst arī samaisīt, ja tu vēlies. Un tad saki, ir gatavs. Tie, kas starp citu publikā ar saules brillēm, jūs esat drošībā, kas viss saps, tas ir pavēļ. Ir samaisīt? Nē, soko, taču paņem vienu, tad paskaties, lūdzu, un parādi uz visām pusēm. Tikai nemāna kameru, tu to dari, es aizgriežos uz katru projām. Lūdzu, un vienu, kuru vēlies, kuru. Ir gatavs? Tā, es griežos prom, visi skatāmies, bet neko nerunājam. Sakam, kad ir gatavs. Ir gatavs? Ir, jā, Edvard, tur viņam bildes lejas nākā. Tāpēc saki stop, kad vien tu vēlies. Labi, līdz šeit. Vai visi ir iegaumējuši no kārtu no abām pusēm? Bildīts mugurīs, labi, vienu plaukstam. Drusku uz priekšu. Saka, lūdzu, vai šī ir tava? Beidz dāmu. Nē. Ok, mēs dāmu atstāsim kaut rokas, skaties uz mani. Un tā ierīce, kas ir vajadzīga, tā kā vīra melnā 1, 2, 3, 4. Sveiki visiem, kā jums iet? Prieks būt šeit. Esat dzirdējuši tādu vārdu kā ilūzija? Edvard, griez viņķī to dāmu. Par pārējiem. Šeit beidzās parasti kārsti izskatīties, viņam viena ilzuma saprot viss. Edvard, mazliet interesanti, kad samēnamies vietām, tu paliec šeit. Perfekt. Saka, lūdzu, vai tas joprojām tavs piecurs? Ja mēs ieliekam kavai pa pīgu, tā tad viņa nav visu pratīt. Ja mēs iebīdam uz galām, tas nav šādi, un būs apakaļ. Pamēģini tu, lēni un uzmanīgi. Skaisti kustība, priecīgi. Un tā mēs varam darīt visu dienu, kamēr apniek. Pēc vēl vienu reizi, lai tu reizi, ka tā ir tā kārts, jo es neparādīju. Tā ir īstā. Saka, lūdzu. Tā. Ir īstā? Un šis ir dažāds, tā nav 5 kava. Ja? Tad vēl vienu reizi, lēni uzmanīgi, pats iebīdam uz galvu iekšā kavā. Aha. Nav? No kur nav? Aplaus, protams, tev, tā priecīgi. Paldies. Tā, šīs mēs liekam nost. Un man ir jautājums visiem. Cik daudziem patīk zīmēt? Pats ir lūdzu. Aha. Cik daudziem nepatīk zīmēt? Pusi uz pusi tāds izskatās. Tā, vēlreiz pats ir roku, kam patīk zīmēt. Tā, viens no blakus. Tā, un varbūt 2. Nākam šeit. Viens vienā pusē, otrs otrā. Iepazīsimies, kā jums sauc. Loreta un Sofija patīkam man līdzīmies priekšlīdz, ko mēs ļoti daudz izmantojam ikdienā. Mobilais telefons. Bieži vien staigājam, sazvanamies, runājamies, bet viena interesanta lieta tā. Spilgtums lūdzu, malu. Es ceru, ka visi redz balts ekrāns. Ja es sāku dzīvot šo nelielu attālu, vai visi redz? Jā, mēs aizklāsim, pieliekam tā nedaudz īsti maģiju, tad man nebūtu ārā. Pārbaud tā ir īsti mūka vienā no vārtās, tas mums ir tā. Iedodiet šeit pārbaudīt un apskatīties. Uz bumbiņas nav kabatas, pogas, rāvēs vajadzēja. Ir kārtībā? Tad liec un te. Skaties lēni, uzmanīgi pamēģināsim vienkārši sagriezt. Uz divām. Tā vēl labā plauksta tev kreisā. Par cīmdu atstāt, tas tik teiktu. Tā, viena plauksta šeit, viena šeit.
Divas rokas, divas bumbiņas un nosacīt divas komandas. Visi šeit, katrs uz vienu bumbiņu. Sanāc? Visi, kas šeit uz otru, tie, kas ir pretī uz abām divām. Un svarīgākais, kopā ar mani skaitīsim skaļi no 1 līdz 10. Sarunājuši? Visi gatavi? Vai jūs ir gatavs? Nu, tad laižam skaļi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laikam bija par ātri, drusku lēnāk. Divas bumbiņas, viena pie nāc, viena pie tavas. Spēcīgi turi. 1 un 2. Pamanījāt, kas notika? Vairāk atais roku. Viņas tikko samainījās vietām. Pie tevis ir numur 2, pie manis ir numur 1. Šeit atklāja neviens man netic. Mēģināsim savādāk. Viena pie manis, viena pie tevis. Spēcīgi turi, ciešies pieejuši tālāk. Baidi jūt, ko viņi rokā. Skaties uzmanīgi. Mazliet uzbot. Skaisti. Uzmanīgi atliek augstu. Pārējiem cik dziļi? Divas. Arī tas nav viss. Šīs divas pie tevis. Stipri saspied otru roku virsū. Jūcīt saspēc. Vieglām uzpūt. Mazliet uzpūt ceļā. Arī tas nav viss plaukts kopā. Atstāsim vienu šeit un vienu čemdanā. Cik bumbiņas mums paliek? 3. Tik vienkārši. Mēs divas ieliekam rokās un vēl vienu kabatā. Cik tagad rokām? Sāksim no sākuma. 1, 2, 3 bumbiņas. Mazliet vairīgāk, divas rokās. Vienu bumbiņu ielieksim šeit rakets kabatā. Tā, ir pa īstam kabatā. Ok, cik paliek? Sākam no sākuma. 1, 2, 3. Mēs tā darīsim vēl minūtes 20. Kā jūs un pieņemt. Laišam tālāk, vēlreiz. 2 bumbiņas rokās. Un vienu lēnam kabatā. Cik paliek, jūs vai zināt? 3, Kurš vēl vairāk? 4, Kurš vēl mazāk? 2, Labi, mazliet uzpūt. 6. Tas var būt kāds pļāviens, bet labi. Skaitli, mēs viņus spēcīgi saspiežam, tur būs kaut kas mājās, druscīgi. Aplausi vienam dāmām, ko pietīm. Vēl pieskāries būs kreisajā pusē. Savu kreisā kreiso. Pamēģinam, jā? Tagad nokalprēsim. Labā. Ok.